Esiet sveicināti turpmākajā pusstundā kopā ar jums Kurzemes televīziju un studijā Gita Mārtiņsone. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūģis, kas pārstāv Reformu partiju, pieprasījis Ventspils mēram Aivaram Lembergam sniegt paskaidrojumus par vismaz 350 lēmumiem Ventspils pašvaldībā, balsojot par kuriem viņš nonācis interešu konfliktā. Sprūģis savā vēstulē Lembergam pieprasa 3 dienu laikā sniegt paskaidrojumus. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas juristu atzinums liecina, ka Lembergs nonācis interešu konfliktā. Vēl vairāk, varbūtība, ka Ventspils mērs Aivars Lembergs tiks atlaists no amata, esot 100%. Tā žurnālistiem pirmdienas rītā paskaidroja ministrs Edmunds Sprūģis. Ventspils doma ir sagatavojusi un nosūtījusi atbildes vēstules Sprūģam par paskaidrojumu sniegšanu. Vēstuli parakstījis pilsētas domas izpilddirektors Aldis Ābele. Tajā norādīts, ka Aivars Lembergs par Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāju ievēlēts 2009. gadā, 1. jūlijā. Tāpēc Sprūģis nav tiesīgs prasīt paskaidrojumus par notikumiem, kas bija pirms tam, jo tie nav risinājušies pašreizējo pilnvaru laikā. Doma informēja Sprūģu, ka jau 4 gadus notiek tiesvedība un par apgalvojumiem, kas minēti ministra vēstulē, nav notiesājuši spriedumu, kas apstiprinātu apsūdzētā vainu. Doma norāda, ka 2009. gadā ievēlētajai domai atbildēt par 11 gadu veciem notikumiem ir nelikumīgi. Savukārt pats Aivars Lembergs atgādina, ka viņam izvirzīto apsūdzību jau 4 gadus skata Rīgas apgabaltiesā, un kamēr spēkā nav stājies notiesājošs spriedums, Latvijas Satversme un Eiropas civiltiesību konvencija garantē nevainības prezumciju. Gonda porniece Andrejs Kuliginis, Kurzemes televīzija. Jaunbūvē Ventspilī kā ielā 9 topošajā Sijā Euro LCDS šķidro kristāla displeja rūpnīcā nostvinēti Spāru svētki, kas simboliski noslēdz lielākos būvniecības darbus, ko veic uzņēmums Skonto būve. Tagad ir sācies būvniecības sarežģītākais posms – visu inženieru sistēmu saslēgšana un pārbaude. Kopumā var teikt, ka būvniecība gaita ir gājusi gandrīz pēc plāna, varētu praktiski teikt pēc plāna. Kas ļoti priecē. Tas plāns bija par šogad līdz gada beigām to būvniecību pabeigt tāpēc būtības, un stādīt virsū iekārtas. Ventspils brīvostas pārvalde ar Sijā Euro LCDS noslēgus līgumus par ēkas un zemes nomu. Iznomāts 1,47 hektāra liels zemes gabals, uz kur tiek būvēta liela ražošanas ēka. Ēkas nomas līgums paredz, ka pašu ražošanas ēku būvē pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījumu, bet uzņēmums to pēc tam nomās. Būvniecība tika uzsākta šā gada maijā, bet nākamajā gadā rūpnīca jau varēs sākt darboties. Topošā ražotne būs lielākā šāda tipa rūpnīca Eiropā. Tas ir viens projekts. Es nedomāju, ka mums būs daudz Latvijā tādu projektu, Ventspilī jau vairāk. Jaunai rūpnīcā taps 3D produkti. Būs metināšanas masku stikli, kas automātiski aptumšojas spilgtas gaismas ietekmē. Tāpat taps ceļzīmju un informācijas displeja produkti. Salīdzinājumā ar 2002. gadu Ventspilī eksports apstrādes rūpniecībā ir 20-kāršojies. Gonda porniece Žodziņš, Kurzemes televīzija. Ventspilī notikusī konference, kas saistīta ar tradicionāliem un alternatīviem risinājumiem sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību, piesaistījusi uzmanību ne tikai Kurzemes speciālistiem, bet arī speciālistiem no Rīgas. Kurzemes televīzija uzzināja, kāda veida sociālie pakalpojumi ir pieejami Latvijā. Ventspils uz laiku kļuva par vietu, kur tikās valsts, pašvaldību, sabiedrisko organizāciju un sociālajā jomā strādājošo pārstāvi. Pārunāt jauninājumus šajā jomā, kā arī apspriest tradicionālās metodas, tas viss ir nepieciešams, lai darbs noritētu veiksmīgi. Par to, kādas profilaktiskās metodas pielietot situācijās, kas saistītas ar dažāda veida bērnu un pusauģu atkarībām, stāstīja Inga Dreimane. Ja mēs runājam filozofiski, tad droši vien atkarību novērst nevar, jo tas ir process, kam vispār cilvēks iet cauri kā tāds. Jo no tāda psiholoģiskā viedokļa atkarība nozīmē, ka cilvēks ir iestrēdzis vienā noteiktā attīstības posmā. Ja mēs runājam arī no praktiskā viedokļa, mēs noteikti atkarību varam mazināt un ierobežot viņas sekas. Šobrīd uzskaitē ir vairāki 100 jauniešu. Trešdaļai bērnu un pusauģi jau ir izveidojies ieradums smēķēt.
Saskaņā ar pētījumiem 10% vecumā līdz 16 gadiem regulāri lieto alkoholu. Gan alkohola lietošana, gan smēķēšana, gan narkotiku lietošana, gan dažādi citādi apreibinošo vielu lietošana, gan azartspēļu atkarība, gan datorspēļu atkarība, interneta atkarība. Rīgā uzskata, ka galvenais šīs problēmas risinājums ir profilakse, pastāvīgs dialogs ar bērniem, viņu vecākiem, kā arī uzmanības piesaistīšana dažādiem vērtīgiem darbības veidiem. Par Latvijā visai jaunu institūciju Audžu ģimeni stāstīja Ārija Martukāne. Latvijā ir vairāk kā 600 audžu ģimenes, un kaut gan šis pakalpojumu veids eksistē ne tik ilgi, jau iespējams runāt par ilglaicīgiem rezultātiem. Mēs esam pētījuši, ka šie bērni, kas ar slimībām nonāk audžu ģimenēs, viņiem šīs slimības pazūd. Tā ir psihosomatika, kur ir balstīta uz to, ka bērna pamatvajadzības nav apmierinātas. Un tāpēc tā ģimeniskā vide viņa bērnam arī ir vispiemērotākā. Psihologi, sociālie darbinieki savā darbā veiksmīgi izmanto dažādu veidu terapijas. Visbiežāk tā ir mākslas terapija, kas iekļauj dažādu veidu mākslas veidus. Savukārt dejas terapija palīdz risināt nervu problēmas. Deju un kustību terapija izmanto darbu ar ķermeni, darbu ar kustībām, lai palīdzētu cilvēkam kaut kādā veidā. Ja? Jo tas pamatprincips ir tāds, ka psihe un ķermenis ir savstarpēji saistīti. Ja tā teikšu, garstāvoklis, domas, pārdzīvojumi, stresi, viņi ietekmē mūsu ķermeni. Kā mēs stāvam? Ja? Kā mēs turam sevi, kā mēs staigājam, kā mēs ejam, kā mēs fiziski jūtamies. Par vienu no jaunākajiem pakalpojumiem Ventspilī mediāciju klātesošiem stāstīja Ventspils krīzes centra paspārnu pārstāvi. Kas ir mediācija? Tas ir tāds brīvprātīgs process, kur divas puses, kurām ir konflikts, jeb strīds, mēģina rast risinājumu. Tā, lai šis risinājums būtu pieņemams abām pusēm. Un ir šī procesa vadītājs, mediātors, cilvēks, kas ir apmācīts, sagatavots. Klasiski tas ir vai nu psihologs, vai jurists, vai pedagogs, kuram ir šīs zināšanas, kā vadīt sarunas. Un tad mediācija ir viens tāds konflikta risināšanas veids, alternatīva tiesai, kas varētu būt ekonomiski izdevīgāks klientam, lai atrisinātu savas problēmas. Pamatā mediāciju izmanto risināt ģimenes konfliktus. Krīzes centrs paspārna piedāvā mediātoru pakalpojumus bez maksas. Parasti šis pakalpojums maksā aptuveni 20 latus. Ventspilī konfliktu risināšanai ar mediātoru palīdzību izmantojuši 6 pāri. 2 no tiem sasnieguši pozitīvu rezultātu. Mediācija ir tāds interesants process, ka viņu cik brīvprātīgi uzsākt, tikpat brīvprātīgi viņi var pārtraukt. Ja abas puses pēkšņi izlem, ka nē, ka te nav ko sarunāties, ir jāmeklē cits veids, kā to risināt. Sociālo jautājumu risināšanā Kurzeme neatpaliek no citiem Latvijas reģioniem, bet daudziem pakalpojumiem vēl nepieciešama pilnveidošana. Ļoti daudzos pakalpojumos var vēl daudz ko darīt. Gan tos, kas ir sociālos dienestos, gan tajos, kas ir ilgstošas aprūpes iestādēs, gan NVO nodrošinātajos. Lielu daļu sociālo problēmu risināšanas uzņemas sabiedriskās organizācijas un privātais sektors. Lai neapstātos kādā attīstības fāzē, viņi tiekas un apspriež savus sasniegumus un neveiksmes. Man šķiet, ka tāda informācijas apmaiņa, pieredzes apmaiņa, jebkurā gadījumā rezultātā nonāk līdz tam, ka cilvēki uzlabo savu kvalitāti tam, ko viņi dara. Aizvadītā konference kļuva par noslēgumu pasākumu projektam, kas virzīts uz valsts sociālās politikas uzlabošanu. Gita Mārtiņsone, Tatjana Saksaganska, Inģis Žodziņš, Kurzemes televīzija. Ventspils pašvaldības Sijā Udeka saviem klientiem atgādina, ka uzņēmuma speciālistu pakalpojumu saņēmējiem palīdzēs atrisināt jebkuras neskaidrības. Galvenokārt, kas saistītas ar ūdens apgādi un kanalizāciju. Tieši abonentu daļā jāgriežas ieviesušās neprecizitātes maksājumos. Ventspils pašvaldības Sijā Udeka saviem klientiem vēlas atgādināt, ka šovasar mainījās summas, kas jāmaksā par saņemtajiem ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Tas saistīts ar pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņām valstī. Tātad tagad 22% vietā būtu jāmaksā 21%. Diemžēl ir klientu daļa, kura šo nav ievērojusi, un līdz ar to tātad maksājot šo 22% pievienotās vērtības likmi, rodās arī pārmaksas. Un tāpēc mēs saviem klientiem pirmkārt jau atgādinām to, ka likme ir mainīta, un otrkārt arī, lai pievērstu uzmanību maksājumiem, lai paskatās savus pēdējos veiktos maksājumus, vai gadījumā nav aizmirsies šo likmi nomainīt.
Jaunās maksājuma tabulas publicētas jau vairāk kārti, bet padomāts arī par tiem klientiem, kuri tās nav pamanījuši. Klienti šīs tabuliņas gatavas jau izrēķināts, lai pašiem nav jārēķina. Varēs apskatīties šajā nedēļā, 17. oktobrī, publicēta Ventas balss gan latviešu, gan krievu valodā. Tāpat viņas ir pieejams mūsu mājaslapā un Ventspils pilsētas mājaslapā pie komunālajiem maksājumiem. Ja līdz šim par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumiem esat maksājuši pēc iepriekšējām maksājuma tabulām, tad jāgriežas uzņēmuma ūdekļa abonentu daļā, lai novērstu neprecizitātes. Var ierasties, viņš var pazvanīt, viņš var uzrakstīt e-pastu, lai veiktu šo maksājumu salīdzināšanu, un tad tas ir daži santīmi pārmaksāti, veicot nākošo maksājumu, vienkārši var noņemt šo pārmaksu viņu nost, Bet, protams, mēs iesakām salīdzināt vismaz reizi gadā veiktos maksājumus visiem mūsu klientiem, piezvanot, uzrakstot e-pastu vai atnākot šeit pie mums pieņemšanas laikā. Tas ļaus izvairīties no neprecizitātēm, kuras var ieviesties no rēķinos. Vēl kāds svarīgs noteikums – precīzas informācijas uzrādīšana veicot maksājumus. Vēl mēs gribētu atgādināt klientiem, ka veicot maksājumus būtu svarīgi norādīt, it sevišķi bankās, kurās nav mums definētais maksājums ir tikai mums Svetbankā, kad maksājuma mērķī būtu jābūt uzrakstītam abonentu kodam, klienta adresei, pa kuru tiek veikts šis maksājums, un kā arī visu ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi. Jo tas ļaus atpazīt maksājumus, jo ja kāds no šiem manas nosauktajiem rekvizītiem nav uzrādīts, tad, diemžēl, mēs nevaram atpazīt maksātāju. Un tāpēc īpaši vēršam uzmanību tiem, kas izmanto internetbankas un veic šos maksājumus, lai tomēr tie rekvizīti būtu pilnīgi. Ja maksājumā nav norādīta precīza informācija, var rasties situācija, ka naudu SIA ūdekļa saņem, bet diemžēl nespēj noteikt, par kuru adresi un klientu tā samaksāta. Vēlreiz gribam atgādināt iedzīvotājiem, ja ir kādas neskaidrības vai kādi jautājumi vai vēlme noskaidrot, kāda ir situācija ar maksājumiem, aicinam zvanīt uz pašvaldības SIA ūdekļa abonentu daļu pa numuru 636 63010 vai arī personiski nākt pie mums uz abonentu daļu tās pieņemšanas laikā, kas ir pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piekdienās no 8 līdz 13. Savukārt cilvēkiem, kas rīta pusē nevar tikt piedāvājumi ceturtdienās uz abonentu daļu no 13 līdz 19. Piedāvājumu klientiem arī izmantot mūsu e-pastu un neskaidros jautājumus rakstīt uz abon.udeka@ventspils.gov.lv. 13. un 14. oktobrī Ventspils novada Tārgales un Ances pagastā notika kopš 2004. gada apjomīgākās zemesardzes mācības Lielais Zobens. Ap 500 zemessargu un karavīru pulcējās Irbenes un Lūžņu apkārtnē, lai gūtu pieredzi stabilizācijas operāciju veikšanā. Mērķis bija arī pārbaudīt bataljonu komandu vadības spējas operāciju plānošanā. Mācībās tika iesaistītas vairāk nekā 70 militārās tehnikas vienības, kā arī gaisa spēku aviācijas helikopteris ievainoto evakuācijai. Piedalījās zemessargi no visa pirmā novada, kurš aptver visu Kurzemi un daļu Zemgalas. Plašāku sižetu par zemessardzes pirmā novada mācībām Lielais Zobens skatieties nākamajā mūsu ziņu izlaidumā ceturtdien, 18. oktobrī. Rīgā, Liepājā un Ventspilī aizvadīts festivāls ar nosaukumu Zelta maska. Arī Ventspilī teātra namā Jūras vārti notika viena monoizrāde. Jau 8. sezonu Latvijā notiek festivāls Zelta maska. Pateicoties šim projektam, latviešu skatītājs var iepazīt labākās Krievijas izrādes. Savukārt latviešu izrādes festivāla ietvaros nokļūst uz Krievijas skatuves. Bija periods, kad mūsu latviešu teātri nebrauc uz Krieviju. Savukārt Krievu teātris sev atklāja no jauna Liepājas teātri, Dailes teātri un Latvijas Nacionālo operu. Ar festivālu Zelta maska Latvijā mēs sadarbojamies jau 2. gadu un es uzskatu, ka ļoti veiksmīgi, jo mums ir paveicies ar sadarbības partneriem, tieši ar Jūliju Ločmeli un visu viņas komandu, jo viņi tiešām ir profesionāli un tas nenotiek pārāk bieži, ka, teiksim, partneri vai projekta līdzautori, teiksim tā, nostrādā pietiekami profesionāli, lai, teiksim, no mūsu puses būtu mazāk rūpju šos te projektus vai teātra izrādes vai koncertus vai vēl ko citu uzņemt savā namā, teiksim, teātra namā.
Šogad Ventspilī un Liepājai bija īpaši paveicies. Daudzas izrādes Rīgas teātra mīļotājs tā arī neredzēja. Teātra namā Jūras vārti tika rādītas 2 izrādes no Krievijas akadēmiskā jauniešu teātra, pasakas katram gadījumam un mono izrādu uzvedības noteikumi mūsdienu sabiedrībā. Izrāde, kurā tēlo slavenā krievu aktrise Nelija Uvārova, uzvesta pēc franču dramaturga Žana Likala Garsa lugas. Izrādes laikā vecmodīga jaunkundze brunā skolas kleitā un dāmas cepurē lasa skatītājiem lekciju par to, kā pareizi dzīvot dzīvi, no dzimšanas līdz miršanai. Būt vienai uz skatuves tas nav viegli, jo nav iespējams atvilkt telpu un saspēlēties ar partneri. Aizrausies ar dzīves noteikumu izklāstīšanu, lektori pat ēd krītu, skatītāji šo ainu uzņem ar draudzīgiem smiekliem. Jo. Ēdu? Vai tad jūs bērnībā krītu neēdāt? Zinu, ka cilvēki, kam trūkst organismā kalcijas, ēd krītu. Kaut man pašai kalcijas netrūkst, tomēr nolēmu pamēģināt. Ēdu regulāri izrādēs. Šī improvizācija radās jau mēģinājuma laikā. Ik pa laikam nemanām par izrādes dalībniekiem kļūst 3 skatītāji, precīzāk vīrieši. Tieši pie viņiem lektori vēršas pēc palīdzības un izmanto kā paraugu. Tad jāpatur svecīte, tad jāizved līgava pie altāra, bet ar dažiem viņi sāk griezties straujā dejā iedomātā kāzu ceremonijā. Zālē bija vairāk sieviešu nekā vīriešu, acīm redzams pārsvars. Nedaudz uztraucoši šādās situācijās, jo, kad viss pārvēršas par tādu kā sieviešu sapulci, notiek reakcija un akcentu pārbīde. Situācijas vēršas pret vīriešiem. Gita Mārtiņsona, Irina Kurgānova, Markas Sumļenijas, Kurzemes televīzija. Savas dzīves skaistākos mirkļus mēs vēlamies atcerēties arī pēc vairākiem gadiem, un viens no populārākajiem veidiem, kā to izdarīt, ir iemūžināt fotografijā. Ne katrs, kam ir fotokamera, var saukt sevi par profesionālu, tomēr Ventspilī tādi ir vairāki. Fotostudija Windows Studio, kas atrodas Ventspils augstskolas biznesa inkubatorā, piedāvā savus pakalpojumus ērtā un modernā fotostudijā. Lai gan mūsdienu tehnoloģijas ļauj veikt foto uzņēmumus ar telefoniem un apstrādāt tās dažādās aplikācijās, tomēr vislielākā vērtība ir īstai profesionāli uzņemtai fotografijai, kas tapusi pie profesionāļiem. Par spīti tehnoloģiju attīstībai joprojām aktuālas ir ģimenes, kāzu, dažādu pasākumu un korporatīvās fotosesijas. Ja vasaras laikā visaktuālākās ir kāzu fotosesijas, tad tagad sarosījušies dažādi uzņēmumi. Piemēram, nesen pie Laura un Ksenijas viesojās basketbola kluba Ventspils karsē meitenes, kuru bildes varēs aplūkot kluba mājaslapā. Tāpat Windows Studio pakalpojumus izmantojuši Ventspils nafta un brīvostas kolektīvi. Lauris, kurš nāk no galvaspilsētas, un Ksenija, kas dzimusi Krievijā, nolēma sākt kopīgu uzņēmumu, kas nodarbojas ar foto pakalpojumiem. Lauris ir fotogrāfs, bet Ksenija palīdz apstrādāt fotogrāfijas, jeb kā to moderni tagad sauc retuši. Tomēr ar to nevajag aizrauties. Svarīgi, lai uz fotogrāfijas cilvēks izskatītos dabiski un varētu pēc tam pats sevi atpazīt. Daudziem datora apstrāde vispirms saistās ar krāsainu fonu vai neierastiem efektiem. Es gan cenšos šeit retušēt nemanāmi un dabiski. Ja ir izsitums, krunciņa vai cilvēks nav izgulējies, vai arī frizūra nav izdevusies, to visu var nemanāmi labot. Var arī notievēt par kādiem 5 kilogramiem. Ventspilī pēdējā gada laikā fotopakalpojumus piedāvā daudzi šī amata meistari. Tomēr pēc rūpīgas analīzes abi jaunieši sapratuši, ka pilsētā trūkst īstas fotostudijas. Windows Studio savas darbības sākumā nolēma izmantot biznesa inkubātoru pakalpojumus. Tas ir ļoti izdevīgi, uzsākot savu uzņēmēju darbību. Tā ir laba iespēja biznesa attīstībai. Mums piešķir ērtas telpas, komfortablus apstākļus. Studijas īrei ir finansiāls atbalsts. Šeit vispār ir atsaucīga komanda, palīdz pareizi noformēt dokumentus un aptaujas. Jaunās studijas pakalpojumus izmēģināja arī Kurzemes televīzija, un fotogrāfijas būs drīzumā aplūkojums jaunajā Kurzemes TV mājaslapā. Windows Studio dodas arī izbraukuma fotosesijās. Visgrūtāk tomēr ir strādāt ārā, jo, lai tiktu pie skaistas fotogrāfijas, stiprajos Ventspils vējos lūst gan atstarotāji, gan lietus sargi. Bet labi padarīts darbs bieži vien prasa upurus. Es sāku fotografēt savu ģimeni, jo man interesēja redzēt, kā izskatās lietas nofotografētas. Man vienmēr ir fascinējis tas fakts, kā viņas izskatīsies jau fotokamerā vai jau uz bildēm. Un tas bija vairāk tā kā savas ģimenes dokumentēšana. Bet profesionāli es sāku bildēt 2006. gadā. Es biju ziņaģentūrā Leta, fotoreportieris, un
tad es arī sapratu, ka tas ir padziļināti jāiemācās, un es devos uz Angliju mācīties arī fotografiju. Fotogrāfs zināmā mērā ir arī psihologs, jo bieži vien cilvēks atnākot uz studiju nobīstas, un tad fotogrāfam jāpalīdz atraisīties. Atraisa lietas, piemēram, ja ņem līdzi savas mīļākās mantas vai aksesuārus, tas uzreiz palīdz, kad ir kaut kas pazīstams. Protams, kad ir nepieciešams atnākt arī ātrāk, vienkārši iejusties, parunāt, kādas ir vēlmes. Lai pieteiktos fotostudijai, Windows Studio jums jāzvan uz ekrānā redzamo telefonu numuru. Un norunātajā laikā jāierodas studijā, kas atrodas biznesa inkubatorā Inženieru ielā 101. Windows Studio piedāvā iespēju arī citiem fotogrāfijas entuziastiem piedalīties konkursā un laimēt bezmaksas fotosesiju studijā. Vairāk informācijas pieejama mājaslapā windowstudio.lv. Gita Mārtiņsone, Inģis Žodziņš, Kurzemes televīzija. Ventspilī jau nedēļu pilnā sparā norisinās jaunā basketbola sezona. Basketbola klubs Ventspils aizvadīs spēli ar Barons Kvartāls komandu un basketbola klubu Jēkabpils. Vairāk par to turpmākajā sižetā. Barons Kvartāls sastāvā šajā spēlē nebija viens no svarīgākajiem spēlētājiem Ilmārs Bergmanis, un viņa trūkums izpaudās jau pirmajā ceturdaļā, jo spēles sākumā viesu uzbrukums bija katastrofāls. Tomēr arī ventspilniekiem grozi nekrita, un Barons saglabāja cerību. Ja pirmās 6 minūtes ventspilnieki uzvarēja ar 9-1, tad izskaņā mainieku pārsvars sastādīja jau 10 punktus, 18-8. Uzvarētājs noskaidrojās nākamajās spēles 10 minūtēs, jo Barons Kvartāls neizdevās mainīt situāciju uz laukuma. Tādējādi ventspilnieki iesāka sezonu ar uzvaru LBL turnīrā. Rezultāts 68-52. Rezultatīvākie no BK Ventspils šajā spēlē ar gūtajiem 10 punktiem bija Donalds Sims un Jānis Tīma. Šajā sezonā komandai daudz jaunu pārmaiņu. Galvenā trenera amatā Roberts Štelmahers, kapteiņa lomā ventspilnieku iemīļotais Aksels Vairogs, sastāvā arī leģionārs Donalds Sims un šobrīd pārbaudas laiks arī leģionāram Verninam Lamontam. Pie komandas jauninājumiem jāpiemina arī Jānis Tīma, kas aizvadīto sezonu pavadīja Liepājas Lauku komandā. Bet komandas skandalozākais papildinājums ir Sandis Valters, kurš šajā spēlē debitēja ar 1 precīzu pustālo metienu un 4 atlikušajām bumbām. Aizvadītajā sestdienā komanda devās uz Jēkabpilu, kur ar rezultātu 92-63 pārliecinoši uzvarēja līgas debitantus BK Jēkabpils. Rezultatīvākie bija Jānis Tīma ar 17 punktiem, Akslim Vairogam 16. Jau rīt Olimpiskā centra Ventspils basketbola halē Baltijas basketbola līgas ietvaros ventspilnieki uzņems Šauļē Triobet komandu. Sākums 19. Un turpinot par basketbolu, basketbola kaislības raksturīgs ne tikai profesionālajām komandām. Aizvadītās nedēļas nogalē basketbola halē spēkiem mērojās visai interesantas komandas. Ventspils pilsēta pret Saimu. Spēles vaininieks, Ventspils augstskolas rektors Jānis Eglītis ar spēles iznākumu ir vairāk kā apmierināts. Pēc Ventspils augstskolas rektora Jāņa Eglīša uzaicinājuma Ventspilī uz draudzības spēli ieradās Saimas basketbola komanda, kas iepriekš tikusies arī ar citām Latvijas pilsētu pašvaldību komandām. 9. Saimas laikā, kad deputātu basketbola komandu organizēja Jānis Eglītis, aizsākās tradīcija Saimas deputātiem spēlēt ar dažādu Latvijas pilsētu komandām. Ar ventspilnieka Jāņa Vucānu un deputāta Jāņa Upanieka atbalstu izdevās šādu spēli sarīkot arī Ventspilī. Es iepriekšējā dzīvē, kad biju Saimas deputāts, tad es biju basketbola komandas organizētājs, un man prieks, ka tagad ir sekotāji un atkal ir Saimā basketbola komanda, un viņi ir drusku sekmīgāk. Mēs Baltijas asamblē reiz nespējām uzvarēt Lietuvu un Igauniju. Viņi šogad ir beidzot Lietuvu apspēlējuši. Tā kā līdz Ventspilim mums vēl augt. Ventspils pilsētas komandā spēlēja Ventspils augstskolas izī VSRC direktora vietnieks Egils Vītols, Ventspils pilsētas domas saimniecības daļas vadītājs Dāvis Delveris, Ventspils brīvostas pārvaldes mārketinga un attīstības nodaļas vadītājs Igors Udodovs, Ventspils augstskolas rektors Jānis Eglītis, Ventspils pilsētas domas arhitektūras un pilsētu būvniecības vadītājs Māris Boža un Ventspils brīvostas pārvaldes pārvaldnieku vietnieks Arnis Mazalis. Par spīti aizņemtajam dienas ritmam, nopietnos amatos esošie vīri atrod laiku arī pasportot. Mums ir basīts reiz nedēļā, kas sanāk, tas uzspēlē, un mums jau ar tādā vienkāršā līmenī, kas grib nāk uzspēlēt, un tad mēs reiz mēnesī cenšamies aizbraukt uz kādu pašvaldību uzspēlēt, un, kā saka, mēs jau Jāni Eglīti kopš pavasara, man liekas, sazinamies, jau organizējam šo spēli, tādēļ beidzot esam atbraukuši. Kā tad Ventspilī ar tām tradīcijām, kur jūs spēlējat?
Es pie Ventspils augstskolas 2. komandas, es tur vēl tā iekļūstu kā 10. spēlētājs, šeit tad vēl neuzlaiž laukumā. Bet man liels prieks, ka te Ventspilī nebija problēmas nokomplektēt komandu, jo jūs jau redzējat, patiešām visi, mēs tā centāmies, lai nav tādi tīri profesionāli sportisti, bet lai ir tādi, protams, ne deputāti statusā, bet arī tādā vadošā amatā. Kāds sajūtas par uzvaru? Nē, kauns jau būtu zaudēt mājās. Es jau tad nezinu, kā es te tagad pacelt acis izgājis no zāles, ja mēs būtu zaudējuši, bet tagad jau tā drusciņi drošāk būs tagad pa Ventspilu. Kāda tagad secinājumi jāicina Ventspils ciemos pie sevis? Tagad būs jātaisa revanšs droši vien kaut kad. Droši vien, es domāju, pēc gada. Vēlākais atkal ir jāuzspēlē. Viņam kā saimā likuma projektu, kamēr iesniedz, kamēr izskata, viņam tas gads ir tas minimums, kad kaut kas notiek. Mēs kārtīgs atrenēsimies un tad mēs būsim apakaļ. Saimas komandā spēlēja komandas kapteinis Jānis Upenieks, kā arī Klaus Olšteins, Viktors Valainis, Māris Krūmiņš, Mārtiņš Ozols, kā arī Ivans Klementjevs un Jānis Vucāns. Jautājums par to, kurā komandā spēlēs bijušais Ventspils augstskolas rektors Jānis Vucāns, bija atklāts līdz pat pēdējiem brīdim. Te jau gāja runas, ka Vucāni kungs grib pie Ventspils spēlēt kaut pēdējā mirklī, bet es viņam visu laiku atstāju durvis vaļā un visu laiku man tas e-pasts viņam bija, Jāni, izdari pareizo izvēli. Spriediet paši, vai viņš izdarīja pareizi vai ne. Cīņa bija negaidīti sīva un tikai pašās pēdējās spēles sekundēs mājinieki varēja atviegloti uzelpot. Spēles rezultāts 45-39 par labu ventspilniekiem. Gita Mārtiņsone, Inģis Žodziņš, Kurzemes televīzija. Pirmo reizi Ventspilī noticis viens no pasaules tūras posmiem galda hokejā. Lai mērotos spēkiem ar Latvijas spēcīgākajiem spēlētājiem, Ventspilī ieradās arī viesi no Zviedrijas un Ukrainas. Ventspilī galda hokeja aizsākumi meklējami 2001. gadā, kad tika aizvadīts pirmais Ventspils čempionāts. Mūsu pilsētāji pirmo reizi uzticēts uzņemt pie sevis pasaules tūras posma spēlētājus. Piedalīties šīs sacensībās varēja jebkurš interesants, jo viena no nominācijām Open, bet kopumā konkurence bija nopietna. Var teikt, lielākā daļa, varbūt tur ļoti maziem izņēmumiem, visi stiprākie Latvijas spēlētāji. Ja? Protams, ka ir ieradušies ir viesi, un teiksim, it kā viņi tikai 3, bet no tiem 3 2 ir ļoti augsts klases spēlētāji, kas ir pasaules top spēlētāji. Faktiski tieši šīs, kas notiek, tas ir pasaules tūras posms, ja? Līdz ar to vēl Latvijā ir arī tas lielākais, kas ir Rīgas kauss, kas skaitās pasaules tūras lielā sešnieku turnīrs, ja? Bet katrai valstī arī ir iespēja, teiksim, izvēlēt, papildus vēl vienu turnīru mazā posma, pasaules tūras posmu, tā kā šis te Ventspils, jā. Un mēs to izmantojām pirmo reizi. Nākotnē šādus turnīrus Latvijā plānots rīkot katru reizi citā pilsētā. 6. oktobrī Ventspilī bija ieradies arī viens no Latvijas spēcīgākajiem galda hokeistiem Matīs Saulītis, kurš septembrī uzvarējis nopietnās sacensībās Norvēģijā. Tas bija pirmais lielais turnīrs šogad, un sanāca uzvarēt. Nebija spēcīgākais sastāvs, bet tā diezgan nopietns turnīrs. Pirmo reizi vinēju tādā turnīrā. Es biju gatavojies tam un gāju uz to. Viss sanāca veiksmīgi un uzvarēju. Ventspilī viss kārtībā. Varbūt pat spēcīgāks turnīrs kā Norvēģijā. Sastāvs ziņā. Izrādās, ka Ventspils Jaunradas nama greznā zāle ir īpaši piemērota galda hokeja sacensībām, jo šeit ir ļoti labs apgaismojums. Ja mēs spēlējam kaut kādā sporta zālē, tas faktiski tā nemājīgi. Ja? Bet tā kā, teiksim, tīri kaut kādā, piemēram, šādā telpā, kā mēs te redzam, ja? Tieši vairāk piemērots ir tieši galda hokejs šādām telpām. Ja? Tas ir tā mājīgāk. Kā atzīst viesis no Ukrainas, Latvijā kopumā tiek pievērsta liela vērība tieši sacensību organizēšanai. To, ko šogad redzēju Rīgā, Eiropas čempionātā, to nevar ne ar ko salīdzināt. Bija pārdomāts katrs sīkums, sākot ar dzīvošanu, ēšanu, transportu, beidzot ar pusdienām un dzeramo ūdeni. Tā bija augsta līmeņa organizācija, viss iekļāvās laikos, minūtē. Pasaules tūras posmā Ventspils kausa 2012 galda hokejā Open nominācijā uzvarēja Atis Sīlis no Rīgas, junioru nominācijā Jevgens Ļevdanskis no Ukrainas, dāmu nominācijā labākais rezultāts Ilzei Zucei-Tenčai, spēlētājai no Inčukalna. Savukārt veterānu nominācijā pirmā vieta Aleksandram Žernovojam no Ventspils Jaunradas nama komandas. Pavisam šai posmā piedalījās 20 spēlētāji no Ventspils, kuri izcīnīja pa vienai zelta un sudraba medaļai un 2 bronzas medaļas. Organizatori saka paldies visiem atbalstītājiem. Gribētu izteikt pateicību firmai Ava, amatmājai, Mikalis, Ventspils Jaunradas namam par atbalstu, lai šitas turnīrs varētu notikt un cerēsim, kad turpinājums sekos. Nākamās sacensības, kurām gatavosies galda hokeisti, Latvijas kausa izcīņas 2. posms, kas novembrī plānots Rīgā. Solvita Demante, Mareks Čimļenijs, Kurzemes televīzija.
Ziņas izskanējušas, paldies, ka mūs skatījāties, uz tikšanos jau nākamreiz! Rudens ir ražas laiks, kad Ventspils tirgū tiek piedāvāts visplašākais klāsts dažādu dārzeņu un Latvijā audzētu augļu. Šeit atradīsiet arī ogas un sēnes. Ventspils tirgū iespējams arī iegādāties augļu koku un košumkrūmu stādus. Plašā izvēlē rudens ziedi. Paviljonos svaigas un kūpinātas zivis, arī gaļa visplašākajā sortimentā, piena produkti, medus, konditorijas izstrādājumi un rūpniecības preces. Nāciet iepirkties Ventspils tirgū!